Notiek liels izmaiņas, un īstenībā ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā. Pat šonadēļ tika atvērts jau 6. autodīlers no Ķīnas. Mēs zinām, ka pirmais ienāca Great Wall Motors, tad parādījās Dongfeng Voya. Tad bez atklāšanas, vienkārši neuztaisīja prezentāciju, bet sāka tirgot ir Lincoln Co., kas ir saistīts ar Geely. Tad parādījās MG, Morris Garage, kas bija angļu zīmols, bet arī pieder Ķīnai. Un tagad šonadēļ atklājās Xpeng. Ko tad mēs darām? Pienāca laiks arī man pirmoreiz braukt uz Ķīnu. Dažādas interesantas lietas, nedara ne mūsu tiesības, VPN jāpērk. Un jāskatās, kā tur maksājumi iet, tā internets jāpērk, lai tur var pa normālām naudām ielikt video. Bet katrā ziņā, ja tev interesē, ko mēs redzēsim Ķīnā, tad tagad ir īstais laiks piesakot vai nu Facebookā, vai TikTokā, vai YouTube'ā. Esam pat draugos, tā kā piesako mums kanālam. Pie šī video uzraksti kādi jautājumi tev interesē saistībā ar Ķīnas autobūvu. Katrā ziņā mēs brauksim kādus 1400 km cauri Ķīnai. Un tur galā būs dažādas lietas. Iespējams, būs pirmais arī crash tests, respektīvi, ka sadaudzīs mašīnu, ko es tā nekad neesmu redzējis dzīvajā. Un, protams, kā mēs braucam uz vienu zīmolu, kas nemaz nav Latvijā. Viens liels zīmols, dažādi viņa skaita, bet ap 1 miljonu auto vidēji gadā saražo, lai gan tie cipari arī tagad jau šogad ir pabūtiski mainījušies. Un tas ir Chery. Chery ienāk Latvijā, Chery ienāk Baltijā, un par to mēs stāstīsim auto, parādīsim, kas un kā. Ir dažādi modeļi, ar kuriem būs iespēja izbraukt 1400 km tādā tūrē cauri Ķīnai. Tā kā piesakoju auto,